Skaties, kas par parkingu šeit. Vispār man šitie verķi baigi patīk, baigi ērti, bet vien niens, tad, kad es redzu divas meitenītes, kas brauc, un es domāju, mazu tādu bedrīti, un abas viņas tā, hop, lidos. Ko darīt ar šitiem pilsētā? Viņiem ir nākotne vai nav? Es domāju, ka patreiz situācija ir ārpus kontrolas, jo piekdienas vakarā vai sestdienas vakarā, tad, kad kādi cilvēki sadzarās, tad viņi paņem vienkārši nopīkstina un dabū šo skūterīti un kaut kur brauc. Un cik es zinu, traumas ir ļoti daudz un diezgan smagas. Es pats esmu redzējis vienreiz, piemēram, Parīzē, uz krustojumu, tur, kur it kā bija viss pat paredzēts arī vieta, kur tie skūteri var pārvietoties pie kaut kādas nelielas neuzmanības, braucot ar skūteri 20+ km/h, iebrauc iekšā kājā vienai sievietei, rezultātā kāja salūza, viņa uztūka uzreiz, un tad sieviete gulēja, un pēc 10 minūtēm atbrauc ātrā palīdzība aizveda. Un tādi kadri, diemžēl, regulāri kaut kur notiek. Es teikšu tā, Parīze pieņēma lēmumu aizliegt šos skūterus biznesa vajadzībām. Nomas skūteru, jo viņi uzskata, ka cilvēki, pirmkārt, daudzi, kas ņem šos skūterus, viņi nemāk ar viņiem braukt. Kaut kā divas meitenītes, kas izplatītas. Viņi nemāk braukt, tā ir bīstama situācija. Un Francijā, Parīzē, konkrēti mērija pieņēma lēmumu, ka ar skūteriem var pārvietoties tikai skūteru īpašnieki. Tad, ja tas skūters ir tavā privātā īpašumā un tev ir tiesības pārvietoties ar to skūteru, tad lūdzu, tu tāpat kā ar jebkuru citu automašīnu vari pārvietoties. Es domāju, ka šis jautājums ir dienas kārtībā. Es gribēšu satikties arī ar visām atbildīgām instancēm attiecībā ar ārstiem un noskaidrot, kāda ir statistika nelaimes gadījumiem, un vienlaicīgi arī par to, ka kārtība būs jāievieš. Vai tas būs Parīzes modelis, vai mēs meklēsim kādu atsevišķu Rīgas modeli, to parādīs laiks, bet tas, kad dzērumā ar šiem skūteriem var močīt tepat pa gājēju pārējām, pa trotuāriem un tā tālāk, tas īsti labi nav. Un ja vecs cilvēks iet un redz, ka tur divi vēl sacenšās viens aiz otra, kurš ātrāk, vai ne, tad tas cilvēks sirdsrieku var arī dabūt. Tā kā šī joma ir jāsakārto un būs jāmeklē risinājums, lai tā visatļautība ar skūteru braukāšanu, it sevišķi naktas laikā, tomēr tiktu mazināta, jeb arī kaut kā sakārtota.